1990. gada 23. maijā otrdien reti sastopams taifūns skar Taizemes līci, apgāžot urkšanas kuģi Seacrest. No 97 apkalpes locekļiem 91 neizdzīvo. Tiek apšaubītas uzlabojumu virkne un aprēķini. Unocell korporācija ir Amerikas naftas uzņēmums. Tās saknes meklējams 19. gadsimta beigās. Tās galvenā mītne atrodas El Segundo, Kalifornijā, un tā spēlē nozīmīgu lomu gan vietējos, gan globālos enerģētikas projektos. Unocal ir galvenais Sentgas konsorcija dalībnieks. Viņiem ir uzdots būvēt Trans-Afganistānas cauruļvadu, kas savieno Kaspijas reģionu caur Afganistānu ar Indijas okeānu. Projekts kļuva sarežģīts pēc Talibāna aplenkuma Kabulā 1996. gadā, taču Unocal atrod veidu, kā sadarboties ar Talibānu, lai izbūvētu cauruļvadu. 2005. gadā augustā Unocal apvieno visu savu naftas ieguves biznesu ar Chevron, padarot Unocal par pilnībā piederošu meitas uzņēmumu. Lai gan Unocell pārtrauc darbību kā neatkarīgs uzņēmums, tas turpina veikt daudzas aktivitātes ar Union Oil Company of California vārdu, kas tagad ir Chevron uzņēmums. Urpšanas kuģis Seacrest sākotnēji tiek nosaukts par Scan Queen tā būvēšanas laikā, bet vēlāk tiek pārdēvēts par Seacrest. To uzbūvē Far East Livingston Shipbuilding Limited Singapūrā, īpašnieks ir UNOCL korporācija, bet eksploatē Great Eastern Drilling and Engineering Company. Tas ir reģistrēts Panamā un pabeigts 1977. gadā. Kuģa garums ir 110 metri, platums 21 metrs, un tas iegrimst 7 metrus zem ūdens līnijas. Atbilstoši mobīlo jūras urpšanas iekārtu jeb modu kodeksa prasībām, kuģim ir glābšanas laivas un glābšanas aprīkojums, lai nodrošinātu visas apkalpes drošību. SOLIS, jeb dzīvības aizsardzības jūrā noteikumi tajā laikā paredzēja, ka abās kuģa pusēs jābūt glābšanas laivām visai apkalpei. Kad Seacrest tiek palaists, tas izmanto keli un rotācijas galdu, kas novietots urpšanas grīdas centrā, lai satvertu un grieztu urpšanas kolonnu. Urpšanas kolonna iet cauri kelli, kas satver un griež urpšanas kolonnu uz rotācijas galda. Seacrest darbojas Taizemes līcī kopš 1981. gada urbjot gāzes urbumus uzņēmumam Unocal. Urpšanas laikā kuģis tiek nostiprināts virs urbumu vietas ar 8 ēnkuriem, kas izvietoti ap kuģi. Katrs ēnkurs sver 14 tonnas un ir savienots ar kuģi ar tērauda trosēm, kur diametrs ir 50 mm un garums pārsniedz 2000 metrus. 1989. gada vasarā Seacrest tiek pakļauts apkopes un modernizācijas programmai. Visas ēnkuru troses tiek nomainītas pret jaunām un urpšanas sistēma tiek uzlabota. Modernizācija pagarina un pastiprina urpšanas torni, lai tas varētu atbalstīt augšējo piedziņa. Lielais augšējās piedziņas līdzstrāves motors ir uzstādīts uz aizsargmargām urpšanas tornī. Urpšanas kolonna tiek piekārta un griezta no augšas. Pēc šīm izmaiņām Seacrest platformā tiek pārrēķināta iekārtas stabilitāte un aprēķinus apstiprina Amerikas kuģu reģistrs jeb ABS. Pievienojot augšējās piedziņas urpšanas sistēmu, smaguma centrs ir pacelts augstāk. Lai pazeminātu smaguma centru un padarītu kuģi stabilāku, uz klāja esošā naftas tvertne tiek pārveidota par urpšanas ūdens tvertni, bet 2 tukšās telpas tiek pārveidotas par naftas tvertnēm. Pēc apkopes un uzlabojumiem iekārta netiek pārbaudīta un tai nav veikts stabilitātes tests, lai apstiprinātu smaguma centra aprēķinus. Tā tiek nosūtīta tieši atpakaļ uz Taizemes līci, lai turpinātu urpšanu. Taizemes līcī urpšanas kuģis Seacrest kopš 1989. gada 31. oktobra otrdienas atrodas tropiskās vētras malā. Tas ir noenkurots un urbj Platongas laukā. Taizemes militārie spēki un jūras laika prognozes dienests apvienoja spēkus ar privātu laikaziņu dienestu, lai sniegtu informāciju par vētru UNOCL vietējiem partnerim Mitsui Oil Exploration Company. Viņi precīzi paredzēja vētras ceļu uz Seacrest darbības zonu. Uzraugs ignorē nopietnos vētras brīdinājumus un saka savai komandai, ka Taizemes līcī 50 gadus nav bijis taifūns, tāpēc jāturpina strādāt. Otrdien, 2. novembrī urpšanas darbi turpinās, kamēr vētra pastiprinās. Līdz 12:00 vētra jau ir redzama pie apvāršņa, aptuveni 70 jūdzes uz dienvidu austrumiem no Seacrest, un vējš pie kuģa sasniedz pastāvīgus 25 mezgus, brāzmās līdz pat 38 mezgliem.
Tās spēks pieaug visas dienas garumā līdz piektdienai, 3. novembrim. UNOCL neizplata informāciju par tuvojošos taifūnu Seacrest. Ir pagājušas vairāk nekā 40 gadus, kopš taifūns ir izveidojies Taizemes līcī. Tas nav īpaši izplatīti. Parasti taifūni veidojās ārpus līča, kas dod vairāk laika, lai novērtētu to stiprumu un trajektoriju. Piektdien, 3. novembra rītā, pie Platonga lauka vētras spēks pēkšņi strauji pieauga. Tuvojoties Seacrest, laikapstākļi pārvēršas par plosīgu taifūnu, un Seacrest nav iespēja piekļūt jūras laikapstākļu prognozēm. UNOCL ir noņēmusi Seacrest nepieciešamo radioaprīkojumu, lai uzraudzītu laikapstākļu dienestu informāciju. Tā vietā kuģa kapteinis katru dienu saņem laikapstākļu faksu no UNOCL galvenās mītnes Bankokā, kur nosūta uzņēmuma izpilddirektoram uz kuģa. Faks ir vispārējais laikapstākļu ziņojums, nevis specializēta jūras laikapstākļu prognoze, ko Taizemes militārie spēki ir dalījušies ar UNOCL. Tā vietā UNOCL nosūta ikdienas ziņojumu no Taizemes meteoroloģijas departamenta Bankokā, kas galvenokārt koncentrējas uz iekšzemes laikapstākļiem. Parasti taifūns izzūd, kad tas sasniedz sauszemi, tāpēc ziņojums nenovērtē pietiekami taifūnu spēku jūrā. 3. novembrī urpšanas caurule ir sasniegusi 1130 metru dziļumu. Pulksten 24:00 galvenais uzraugs beidzot dod rīkojumu pārtraukt urpšanas darbus. Pulksten 1:00 vējš un jūras stāvoklis ievērojami pastiprinās. Pulksten 3:00 urpšanas caurule urbumā karājas uz apakšējiem aizbīdņiem, kas ir vieta, kur to ārkārtas gadījumā var nogriezt. Taču platformas darbiniekiem nav laika turpināt urpšanu ar atlikušajiem 27 metriem urpšanas caurules, kas joprojām stāv vertikāli torņa konstrukcijā. Viņi ir spiesti atstāt smago cauruli torņa konstrukcijā ar augšējo piedziņu torņa augšpusē, pārvietojot smaguma centru uz pašu augstāko punktu. Plukstā 04:30 atbalsta kuģis Greyguard atbrīvojas no savas piestātnes bojas un sāk izvairīšanās manevrus, lai viļņos un vējā nesadurtos ar Seacrest. Plakstāk 05:30 stāvats tiek izrauts no sava stiprinājuma, vēl vairāk sarežģījot situāciju. Stāvats ir zem ūdens esoša infrastruktūras daļa, kas palīdz nodrošināt urpšanas kolonas peldspēju. Atbalsta kuģis Greyguard saņem atļauju pamest ieguvas rajonu. Plakstā 9:45 Seacrest zaudēja 3., 6., 7. un 8. ankura trosi. Kad trosēm 4 un 5 vairs nav sprieguma, kuģa stabilitāte ir atkarīga tikai no 1. un 2. ankura. No 9:55 līdz 10:40 radiosakari ir neregulāri, elektroapgādes zuduma dēļ. Atbalsta kuģi šajā rajonā var redzēt, ka Seacrest turpina uzturēt savu pozīciju. Pulkstens 10:00 UNOCL izveido ārkārtas centru Bankokā, lai sniegtu palīdzību savai kuģu flotei. Novērotāji, kas izvietoti uz Platonga platformas, gatavojas iespējamai glābšanas operācijai jūrā. Pulkstā 10:16 Seacrest nodibina sakarus ar Bankoku, kas iesaka atbrīvot visus troses un atstāt vienu ankuru, vienlaikus stūrējot pret vēju. Bankoka platformai nodod atjauninātu informāciju par vētras atrašanās vietu. Seacrest paziņo Bankokai, ka situācija stabilizējas neskatoties uz to, ka ūdens iekļūst rezerves ģeneratora telpā. Vēja ātrums sasniedz līdz 85 mezgliem. Pulksten 11:00 uzņēmuma vadītājs uz kuģa Seacrest ziņo, ka kuģis turas pie 1. ankura troses un kuģa manevrēšanas dzinēji darbojas ar maksimālo jaudu. Tad Seacrest ziņo, ka ir zaudēts 2. ankurs un 4. un 5. troses ir vaļīgas, atstājot tikai 1. ankuru, kas tur kuģi. Bankok iesaka kuģim, ka ja pārtrūks 1. ankura trose, viņiem jāatlaiž 4. un 5. trose. 12:17 vētras acs tieši pāriet pāri kuģim Seacrest. Taču Seacrest ziņo, ka viņi ir zaudējuši 1. ankuru, un kuģis ir sasvēries 5 grādus uz kreiso bortu, jo daļa urpšanas aprīkojuma ir pārvietojusies. Jūras ūdens ir apludinājis dubļu telpu, un vairākos kuģa nodalījumos ir radušies bojājumi. Viņi kompensē to pielāgojot urpšanas dubļu līmeni. Apkalpes locekļi aizmugurējās kajītēs ir noraizējušies, ka varētu tikt iesprostoti zem klāja, ja platforma aplūdīs. Viņi cenšas izkļūt uz aizmugurējā klāja. Kamēr platforma šūpojas un viļņi gāžas pāri klājam, vīri izmisīgi turas pie margām un cenšas noturēties kājās.
Kents Nolans, viens no apkalpes locekļiem, izmanto ugunsdzēsības šļūteni, lai izveidotu drošības virvi, pie kuras vīri varētu turēties. Šī drošības virve ļauj apkalpei iziet no aizmugurējām kajītēm un noturēties uz klāja. 12:50 Seacrest mēģina sazināties ar urpšanas kuģi Robra T4, taču ziņa netiek saņemta. Pulksten 13:26 Seacrest nosūta savu pēdējo ziņojumu. 5 grādu sasvera pa kreisi un urpšanas caurule ir atbrīvojusies. Meklēšanas un glābšanas operāciju uzrauga UNOCL un Taizemes jūras spēki. UNOCL nav izstrādāts ārkārtas situāciju reaģēšanas plāns, tāpēc viņi improvizē uz vietas. Viņi iesaista glābšanas operācijā helikopterus, laivas un nirējus. Sestdien, 4. novembrī, helikopters atrod apgāzušos vraku, kas apgriezts otrādi peld apmēram 4 jūras jūdzes no urbumu vietas. Nirēji ieiet vrakā, meklējot iesprostotos apkalpes locekļus, kamēr apgādes laivas un helikopteri pārmeklē apkārtējos ūdeņus, cerībā atrast izdzīvojušos. Nirēji uz kuģa tiltiņa atrod 2 līķus, bet izdzīvojušo nav. Līdz svētdienai, 5. novembrim, UNOCL apgādes laivas un helikopteri ir pārmeklējuši plašu teritoriju, aptuveni 30 jūdžu rādījusā ap Seacrest. Meklēšanas teritoriju nosaka Amerikas Savienoto Valstu Nacionālā meklēšanas un glābšanas rokas grāmata. Izdzīvojušie netiek atrasti. Laikā no 5. līdz 6. novembrim Taizemes zvejas laivas un Taizemes jūras spēki atrod 6 izdzīvojušos 2 atsevišķās grupās, gandrīz 70 jūdzes uz ziemeļrietumiem no Seacrest. Tagad UNOCL ignorē ASV meklēšanas un glābšanas rokas grāmatu un aprēķina iespējamo izdzīvojušo dreifēšanas trajektoriju, ņemot vērā viļņus, vēju un straumes taifūna apstākļos. Aprēķini rāda, ka izdzīvojušie pirmajās 24 stundās dreifē tālāk un ātrāk nekā sākotnēji noteiktajā 30 jūras jūdžu meklēšanas rādījusā. UNOCL novirza savus meklēšanas centienus uz šo reģionu. 4 Taizemes izdzīvojušie iesūdz UNOCL par miesas bojājumiem, bet bojā gājušo apkalpes locekļu ģimenes iesniedz prasības par nelikumīgu nāves izraisīšanu. Viņi koncentrējas uz 2 galvenajiem iemesliem. Pirmkārt, viņi uzskata UNOCL par atbildīgu par to, ka netika evakuēts nebūtiskais personāls un laikus sagatavots Seacrest smagiem laikapstākļiem, pamatojoties uz pieejamajām jūras prognozēm pirms tuvojošā tropiskā ciklona. Otrkārt, viņi apgalvo, ka UNOCL nav nodrošinājis kuģa jūrspēju urpšanas režīmā, izmantojot ankura stiprinājumus un atstājot urpšanas cauruli urpšanas tornī, kas tieši noveda pie kuģa ar pārāk smagu augšdaļu apgāšanās. Kā daļa no savas aizsardzības stratēģijas, UNOCL Taizemes juridiskā komanda piesaista privātu uzņēmumu ar nosaukumu Failure Analysis Associates Incorporated, jeb FAA. FAA veic visaptverošu izmeklēšanu par notikumiem, kas saistīti ar kuģa bojāeju. FAA izmeklēšana aptver kuģa fizisko stāvokli un konstrukciju, laikapstākļu ietekmi, meklēšanas un glābšanas pasākumus, kā arī drošības protokolus. Taizemes izdzīvojušie netiek intervēti, un viņu liecības netiek ņemtas vērā uzņēmuma izmeklēšanas laikā. Uzņēmums neizskata Taizemes militāristu sniegtās jūras prognozes, kas tika nodotas UNOCL pirms vētras. Viņi veic padziļinātu stabilitātes pārbaudi un secina, ka kuģis atbilst Amerikas kuģa klasifikācijas biroja standartiem un ka kuģa modifikācija, pievienojot augšējo piedziņas bloku, ir uzlabojusi stabilitāti, jo urbja, ūdens un naftas tvertnes tika pārveidotas, un tās kā balasts ir daļa no šīm izmaiņām. Taču viņi arī norāda, ka nav atraduši nekādus ABS aprēķinu vai certifikācijas ierakstus, kas saistīti ar kuģa stabilitāti pēc augšējās piedziņas modifikācijām. Viņi arī atklāja, ka UNOCL ir pieļāvuši kļūdas savos aprēķinos par brīdi, kad kuģis apgāzīsies vējā. Neskatoties uz kļūdām aprēķinos un testēšanas trūkumu, viņu galīgajā ziņojumā teikts, ka brīdī, kad kuģis apgāžas, tas darbojas pieņemamu stabilitātes standārtu ietvaros. Tad viņi uzsver, ka kuģa eksploatācijas rokas grāmatā ir norādījumi, kas ļauj kuģa vertikālajam smaguma centram pārsniegt pieļaujamos ierobežojumus, kas potenciāli samazina stabilitāti. Neskatoties uz to, FAA saka, ka tas nav būtiski, jo ikdienas darbībā kuģa vertikālais smaguma centrs paliek zem maksimāli pieļaujamās robežas pirms apgāšanās. FAA ziņo, ka lielākā daļa apkalpes locekļi pulcējās uz galvenā klāja pie pamešanas stacijām, bet izdzīvojušie saka, ka lielākā daļa apkalpes pulcējās uz aizmugurējā klāja. FAA secina, ka kuģis šķietami apmierinoši tiek galā ar jūru un vēju, līdz tas sastopas ar lielākiem viļņiem, kas veicina apgāšanos.
Izdzīvojušie tam nepiekrīt, sakot, ka kuģim bija grūtības ar vēju un viļņiem, kas noveda pie kuģa Seacrest apgāšanās. FAA secināja, ka prasība ir nepamatota. UNOCEL nolīga FAA, lai izmeklētu negadījumus. Lai gan viņi atklāja trūkumus konstrukcijas stabilitātes aprēķinos un eksploatācijas rokas grāmatā, viņi tomēr secina, ka Seacrest atbilda jūras kuģošanas prasībām pēc likuma burta. Ja viņas būtu nolīguši upuri, es brīnos, vai viņu ieteikums būtu tāds pats. Pēc ilgām sarunām Hjūstonā, Teksasā, UNOCEL panāk izlīgumu ar bojāgājušo ģimenēm, izvairoties no tiesas procesa un nokārtojot visas viņu prasības. Kents Nolans, kurš uzstādīja glābšanas virvi apkalpei, gāja bojā uz kuģa tiltiņa kopā ar kapteini, kad Seacrest apgāzās. Nirēji atrod kuģa ar baterijām darbināmo pulksteni. Tas rāda 13:50 laiku, kad Seacrest apgāzās.